Svinīgi pārgriezta lentīte un pēc restaurācijas atklāts Latvijā slavenākais ziedu tirdziņš. Saktas puķu tirdziņš Vērmanes dārza malā ticis pie jauniem stikla paviljoniem. Tagad te būs 30 tirdzniecības vietu un ziedus piedāvās visi līdzšinējie 26 saktinieki, kuri iepriekš puķus pārdeva dēļu būdās. Kioskiem izbūvētas komunikācijas un kanalizācija, tie ir apsildāmi, bet vasarā darbosies gaisa kondicionēšanas iekārtas. Ziedu pārdevēji visvairāk priecājas, ka beidzot būs ūdens. Puķis pie saktas tirgoja jau 16 gadus. Strādāja vēl vecās saktas laikā. Ūdens nebija. To nesām kurš no kurienes. Cits veda, cits ņēma no tuvējās toaletes. Tagad ir visas ērtības, arī siltums. Jumti mums bija vienmēr problēmas, jā, kad mums tur tecēja viss cauri un mēs jutāmies tādi, tā kā kaut kur pamesti tādi mitrumā un augstumā, bet tagad viss ir uzklausīts un viss ir izdarīts un tagad ir ļoti labi. Un pircēji arī nāk un viņiem ērti ir. Pārdevējas gan noraizējušās par gaidāmajiem rēķiniem. Jaunajos paviljonos par vietu būs jāmaksā 2 reizes vairāk. Nomas maksa pieaugusi līdz 260 latiem. Turklāt tirgotājiem ik mēnesi būs jāmaksā arī 35 lati par tirdzniecības vietu uzkopšanu. Ziedu cenas pagaidām netikšot celtas, bet ja nevarēs savilkt galus kopā un nomaksāt rēķinus, arī puķis maksās dārgāk.